Jā, varbūt daži pavisam īsas piebildes no to, ko dzirdējām šodien no visiem prezentētājiem. Tad būtībā tas, ko es dzirdēju, un tas, ko jau es arī būtībā pārliecinājos par to, par ko man bija aizdomas, tad jā, tad būtībā mums ir 15, 20 gadi, lai šīs te mājas atjaunot un saglabātu. Pēc tam jau varbūt, tā teikt, par vēlu. Un saprotams arī, ka iedzīvotājiem nebūs finansējums un pašvaldībai vai valsts arī neuzcels šīs te jaunos mājas, jo iedzīvotājiem ir izvēle, vai nu viņš tagad izvēlas kaut ko darīt, vai arī maksāt pēc tam daudz augstāku cenu, kas ir jauna mājokļa pirkšana un visas saistītās problēmas ar māju, negribu to vārdu teikt, sabrukšanu un nojaukšanu un tā tālāk, jo tas ir dzīvokļa īpašnieka būs pienākums un atbildība par to graustu arī pēc tiem 20 gadiem rūpēties un domāt, ko viņi darīt, un tāpēc, lai līdz tam mēs nenonāktu, es, protams, aicinu tad visas puses arī tad sadarbojoties, meklēt tos risinājumus, optimālos risinājumus un veicināt šos te procesus pie mums Latvijā, un tad arī pēc tam, ja mums tas sekmīgi izdodas, mēs arī varam palīdzēt citām valstīm nodot šīs zināšanas tālāk. Jā, un tas vēl par labajiem piemēriem, ko Juris stāstīja un Ģirts, iedzīvotāji, diemžēl, tas, ko viņi redz mēdījos, no intervijām, ir tas, ka pārsvarā ir sliktie piemēri mēdījos, trūkst labās prakses informācija. Tāpēc savā ziņā mēdīju izplatītajai informācijai iedzīvotāji vērtē diezgan negatīvu. Viņi vairāk saredz tur negatīvo nekā pozitīvo, bet tas kaut kā, man liekas, ziņās, ieslēdzot ziņas vakarā, arī tu klausies un tu dzirdi tikai visu, tā teikt, negatīvo. Un tāpēc mums būtu vairāk jārunā par tiem pozitīvajiem piemēriem. Jā, un Ģirts arī minēja, ka mūsu pētījums arī apstiprina, ka iedzīvotāji ir informēti par māju atjaunošanu, par energoefektivitāti, bet, diemžēl, viņiem šobrīd nav tā ticība, ka viņi var kaut ko mainīt un ka būs tas sasniegtais rezultāts un kvalitāte. Un tāpēc, jā, ir jāskaidro iedzīvotājiem, lai viņš izvēlās to labāko risinājumu, kas maksimāli viņam palīdz un aizsargā viņa intereses. Tā. Varbūt ir vēl kādi papildus jautājumi, piebildes? Man viens jautājums būs Ģirtam vēl. Iepriekš nepagūvu uzdot. Viņš rādīja, ka Viestura 7 ir ielicis cirkulāciju kāp telpā. Paliek atklāts jautājums, ko citur Eiropā šobrīd cīnās, pie mums Rīgā laikam nē, ja tur leģionāra slimība. Leģiona baktērijas labi aug temperatūrās, kas ir zem 55 grādiem pēc Celsija. Līdz ar to, ja paliek tā aste uz to dzīvokli, tur kādi 4-5 metri līdz tam krānam, no tā skaitītāji, līdz kuram ir cirkulācija, tad tas nozīmē, ka, ja tas dzīvokļu īpašnieks tajā dzīvoklī, pieņemsim, viņš neuzturās katru dienu, bet vai arī aizbrauc uz brīvdienās kaut kur viņš atbrauc, viņam pastāv ļoti augsts risks atverot ūdens maisītāju vai dušā vai virtuvē, ieelpot tās leģiona baktērijas, un ieelpojot leģiona baktērijas, viņš kaut kad nomirst. Lielākā daļā tā notiek. Jo cilvēki domā, ka tas plaušu karsonis ārstē ar antibiotikām, bet izrādās, ka nepalīdz. Tāpēc tas jautājums ir, un tas arī ir pretrunā LBN-am iekšēji ūdensvadu, kas projektēšanas normas, kas nosaka, ka ir jābūt cirkulācijai līdz patērētājiem. Vācijā šobrīd ražo ūdens maisītājs ar cirkulāciju caur maisītāju. Pie mums vēl tādus es neesmu redzējis tirgošanā, bet gan jau, ka var dabūt, ja pasūta. Bet pie mums cilvēki tā kā domā, ka varētu uz cirkulāciju ietaupīt, bet tā ir tā lieta, var taupīt visu kaut ko, bet uz veselību nevajadzētu taupīt. Jā, protams, kad šis pievads no stāvvada, kur visu laiku nemitīgi cirkulācija, ir garāks, nenoliedzami, jā, bet šobrīd jau mums arī īstenībā šis pievads ir no stāvvada tāpat uz krāna, jā. Tur ir atzars, tur ir skaitītājs stāv un tur stāv arī šis parasti lokanais pievads, jā.
Citi dzīvokļu īpašnieki ir izbūvējuši bieži vienu skaitītāju, lai samazinātu skaitītājus uz vansistabu vai pretēji. Atkal vairākus metrus pievadus, ja, kur īstenībā pastāv šis pats risks. Pēc būtības teorētiski varētu tā pieņemt, kad risks pastāv, bet šīs bakterijas pamatā veidojās nevis cauruļvados, kur ir visu laiku vairāk vai mazāk kaut kādas plūsmas, bet viņas veidojās tajās sauktajos izplašanās traukos un tam līdzīgās lietās, kas ir bieži vien apkurs sistēmās bijis. Un šeit ir tomēr slēgta cirkulācijas sistēma, izplašanās trauki tādi nav, cirkulācija notiek. Un, protams, šis risks pastāv, nenoliedzami. Ja parādīsies tāda tendence, ka tiešām Cēsis kļūs par guļamu rajonu, kur cilvēki ieradīsies tikai uz sestdienām, svētdienām, tad droši vien būs jāpievērš papildus uzmanību un jāveic kaut kādi sanitāri darbības, skalošanas vai kaut kas tam līdzīgs, bet uz doto brīdi domāju, ka tas risks ir ļoti zems. Protams, vienmēr viņš ir, un viņš ir jebkurā mājā, jebkurā sistēmā, viņš pastāv vienmēr. Bet, teiksim, Vācijā šobrīd viņi pa naktas stundās, ka cilvēki guļ, ūdens temperatūra cirkulācijā paaugstina līdz 70 grādiem pēc Celsija, jo tad, 3 minūtēs nomirst visi leģionāri, kas tur ir tajā caurulē. Ja mēs apstāmies to pētījumu, ko viens maģistra students Rīgā bija veicis, Rīgā 2/3 daudzdzīvokļu māju dzīvo leģionāru baktērijas. Tas nozīmē, ka risks, cilvēkam vajāk imunitāti vai ir kaut kāda slimība, jau var gripa, piemēram, gripas laikā cilvēkam vajāk imunitāti. Viņš ieelpo to leģionāru baktēriju var, un viņš var arī saslimt, ja viņam imunitāti nespēja tikt viņa galā. Līdz ar to risks pastāv. Nezinu, no kurienes Cēsīs ūdens tiek ņemts, ja, neesmu izpētījis, bet, teiksim, Rīgā viņam no atklātām tiltnēm, tur tās baktērijas, viņas jebkurā dīķī ir, jebkurā upē, visur viņas dzīvo, viņām tur jābūt. Un tiklīdz tu viņi ieelpo, ja viņi var inficēties tikai ieelpojot ūdens tvilienu tvaiku veidā. Tas nozīmē, ka tu esi atgriezis dušu, vai tu mazgā trauks, tur tie tvaiki iet, viss notiek, tu ieelpo, un tā bakterija tevī dzīvo, un tad lēnā garā savairojās un nobeidz. Jā. Bet šīs renovētās mājas apkurses sistēmas, un šī gadījumā, kas tā ūdens sistēma, ja, viņas, tiklīdz mēs viņas remontējam, renovējam, viņas uzlabo viņu efektivitāti un tā tālāk. Cirkulāciju bieži vien cilvēki, lai taupītu savus maksājumus, samazina naktas stundās tieši pretēji nerenovētās mājās, ja? Un tur tas risks īstenībā paliks vēl lielāks. Ja? Šī mājā tas nav nepieciešams, jo cauruļvadi ir izolēti, cirkulācija nav nepieciešams samazināt šo ūdens temperatūru. Viņa var būt pietiekami augsta, un jebkuram dzīvokļu īpašniekam, vai viņš atnāk mājās agri no rīta, no darba vai nakts vidū, viņam ir pieejams karstais ūdens. Citās mājās bieži vien dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu naktas stundās samazināt temperatūru, lai vienkārši ietaupītu maksājumus. Un tajā brīdī viņi galīgi nedomā par veselību, jā, bet, īpašnieku vēlme viņi nobalso, un ko mēs varam darīt? Mēs varam stāstīt tikai izglītot. Tas arī viss. Vēl bija otrs jautājums, kas man bija par to siltumu skaitītājiem. Rādīt, jau bija tur mājas vairākas, kur tas salicis, viņas viss būtu baigi skaisti, bet ir tāda pieredze ar tiem siltumu skaitītājiem, kad ja mēs tīri siltumfiziski paskatāmies uz daudzdzīvokļu māju, mums ir vidējais dzīvoklis, kuram ir 6 kvadrātmetru ārsiena, un mums ir galējais stūra dzīvoklis 5. stāvā vai 7. kuram ir 60 kvadrātmetru ārsiena. Līdz ar to sanāk, principā, to nabaga stūra iedzīvotāju, kurš kaut kad ir nopircis dzīvokli, viņam kaut kad tur ir laimēts, piešķirts, principā sanāk viņu izģērt. Jā, es piekrītu. Naudas ziņā. Šim jautājumam man īstenībā pat ir praktisks piemērs ne tikai renovētās mājās, tur bija slaidā vienā redzams, mēs 5 mājās esam uzlikuši šīs individuālās uzskaitas, un viena no tām mājām ir nerenovēta. Un šī nerenovētā māja ir pat bija ar tādu īpatnību, kad no būvniecības nepareizi izbūvētā apkurses sistēma. Mēs veicām šo pārbūvi, dzīvokļu īpašnieki tam piekrita, un tieši tā arī ir. Vidējie dzīvokļi, protams, maksā nedaudz mazāk nekā galējie. Tā tas ir pirmais augšējais stāvs it sevišķi, jo māja nav renovēta. Bet ko mēs ieguvām, bija viens stūras dzīvoklis pirmajā stāvā, kur agrāk vispār lāga nevarēja dabūt vairāk temperatūra kā 17 grādi. Tā kā viņiem augstā ziemā bija 17 grādi, tā vidējiem dzīvokļiem jau bija 23 grādi. Un visi bija neapmierināti.
Un šobrīd šī dzīvoklī, kaut vai viņš ir neefektīvs un daudz patērē enerģiju, bet šeit dzīvoklī ir normāla temperatūra, tāda kā šis cilvēks, kas tur dzīvo, vēlās. Un šī gadījumā, labi, šeit dzīvo sirmgalvi, kuriem ir spējīgi samaksāt bērnu, viņi palīdz. Un šis ir īstenībā labs risinājums, kaut vai viņi maksā vairāk, bet viņi beidzot ir saņēmuši pakalpojumu. Un vidējie, protams, jā, viņi var piegriezt ciet, un viņi nedzīvo 23, 24 grādos, viņi dzīvo komfortabli, jo 24 grādi arī mums veselībā vairs nav labi. Nu. Māja ir tāda, kāda viņi ir, mums jāpieņem izējas pozīcija, diemžēl viņas tādas. Jo tas nav godīgi pret iedzīvotājiem vienkārši. Bet viņi ir īpašnieki. Kāds viņiem ir tas īpašums, tāds viņš ir. Ja viņi renovētu, ja viņi nosiltinātu šīs ārsienas, tad īstenībā šīs atšķirības stipri mazinātos. Ja šobrīd zinu vienu māju, kur notiek vairākas sapulces jau pēc kārtas, kad cilvēki ir investējuši alokātoru uzstādīšanā uz radiatoriem un viņi ir gatavi vispār no tās sistēmas atteikties. Tāpēc, ka ir dzīvokļu īpašnieki, kuri principā viņš ir sarēķinājis, ka viņš to dzīvokli reiz radiatoru uz elektrību var apkurināt lētāk, teiksim, stūrī dzīvojot. Kaut arī māja ir renovēta, viss būtu baigi labi. Privātais apsaimniekotājs paši renovējuši, paši izdomājuši, ka vajag alokātors, kāds viņus pierunājis, uzlikuši, iztērējuši baigo naudu, bet patiesībā dzīvokļu īpašnieki liela daļa neapmierināti, kur dzīvo stūri dzīvokļos un kuriem ir lielāks siltums zudumi, jo tādu alokātoru varētu likt, ja tu varētu nodrošināt visiem vienādas siltuma zudumus. Nozīmē, ka tev jābūvē apaļ māja un jāparedz uz jumta siltinājums daudz kārt biezāks un augšējos stāvos jāparedz mazāk logi, lai tev siltuma zudumi būtu līdzvērtīgi, tādi kā tev ir pirmā stāvā, otrā, trešā pie galsienām. Principā, tādā gadījumā, jā, es piekrītu, tas alokātors būtu godīgi pret visiem iedzīvotājiem. Normāli, cik tu uzgriez, tik tērē, tev vienāda siltuma zuduma kaimiņiem, viss kārtībā. Gribētu labo praksi izplatīt, ka Jelgavai ļoti labs piemērs ir arī Rīgā daudz, kur koeficienti tiek pielietoti. Un tātad viss, ko jūs teicāt, kā saka, atkrīt pats no sevis. Jā, tad kurā gadījumā tev tā daļa, ko tu vari taupīt, ir tikai kaut kāda puses vai trešdaļas, kur tu vari ekonomēt. Pārējais tev pēc koeficienta. Tas pats būtu arī ar skaitītājiem. Kur nedrīkst, es gribu pateikt, kur nedrīkst pieļaut, kā aizbraucot no dzīvokļa, tiek noslēgta apkuri. Jā. To jau droši vien cēs arī. Mums tas nav pieļauts, jā. Cirkulācija paliek vienmēr. Jo dzīvokļu, teiksim, starpsienas viņas jau nav siltināts. Ja tas vidējais dzīvoklis nogriež to apkuri, tur starp ir pusķieģelis. Ārtūrs Hercogs, Rīgas siltums. Mēs šobrīd arī strādājam ar alokātoriem, ar pilotprojektiem. Un kas ir tā sāls, tā ir aprēķina metodika tajā visā, jo uzstādīt alokātoru, tas ir nekas sarežģīts. Jo tajā alokātoru aprēķinam ir jābūt dinamiskam atkarībā no ārgaisa temperatūras. Nevar tā vienkārši uzstādīt alokātoru un pateikt 50 uz 50 rēķinam un viss. Tāpēc, mēs strādājam pēc metodikas un mums savukārt iedzīvotāji ir ļoti apmierināti. Jā. Tā ka metodika ir atslēga visam. Jā, bet tās atmaksāšanās laiks nav skaidrs tam. Atmaksāšanās laiks mums tai vienai konkrētai mājai nepilnas 3 apkuras sezonas. Bet tur jāņem vērā tas, ka tur jau bija termoregulātori uz radiatoriem un viss bija mums atlika tikai. Tad jau vienkārši, bet ja ir parasti daudz dzīvokļu māja, tur nebūs termoregulātori, tur būs viens ar apkuras sistēmu un tur problēma būs vairāk. Uz vienu cauruļu jūs paliek, jā? Uz 2 cauruļu. Labi, starpība nekāda, tā cauruļu iet papakšai pa augšu, tā vai tā 2 cauruļus. Labi. Īstenībā galvenais secinājums vienkārši ir dažādi varianti, galvenais viņus ir izpildīt pareizi būtībā ar metodoloģiju un ar standartizētu pieeju, lai nav kaut kāda lieka jautājuma un liekas neskaidrības.